Nu, ko ir mazliet savādāks video iesākums. Esmu bez bračkas. Bračka ir rekur fonā. Un kāpēc jautāsiet, kāpēc es neesmu start? Es neesmu start, tāpēc, jo man bembis ir beigts. Viņš man nedēļas laikā ir sagādājis vairāk galvas sāpes nekā Audijas gada laikā. Un Audikam virsū ir lielie diski, salons iekšā, un es uzskatīju, ka nav vērts laust mašīnu, jo lielajiem diskiem salonu uz pārāk liela slodze uz visu bračkas tur fonā kaut ko ārdās. Aizbrauc kupē. Pie viņiem mums kaut kad ir jāizbrauc ciemos safilmēt, lai viņi pastāsta par projektu. Ko es vēlējos jums atgādināt, ir par mūsu hudijiem, ka var iegādāties mūsu hudijus. Un arī to, kad ir mūsu arī atbalstītājiem, Redpartam ļoti forši jauka mājaslapa, kur tu droši visu var pasūtīt savam auto. Nāk ziema, var iegādāties lētas ziemas riepus. Parunāsim par mašīnām, kas ir šeit. Šeit rekur stāv ātrākais dīzels pagaidām Latvijā. Tur ir stāv bračkas mašīna. Pēc tam arī pieejuši pie bračkas un uztaisīsim mazu interviju arī ar bračku, pastāstīs viņš, kā viņam gāja. Čau visiem! Jauns video. Es ceru, ka sīkais ir ierunājis jau startu. Jā, esmu atkal biķerniekos, SRC. Skatīsimies, kā ies. Tagad ir tā kā, es pat nezinu, ko teikt. Drag race ir, jā. Kā ies, kādas prognozes pilnīgi nav patīkamais. Pa ilgiem laikiem ir sauss. Tas ir plus. Pamēģināsim, biķernieki savas laiks. Riepām spiedieni palaisti. Organizators šim drag raceam ir citi, bet braucēji jau ierastie. Un, tā skatāmies, kā mums iet, kas ko kā. Ko es varu tā daudz izstāstīt pēc šitā sadalījuma, kā jāstājās. Man sākumā bija doma tā kāds Pauls Bembis, ka man būs pretī. Bet izstāst, ka mums šoreiz būs pretī kupei sarkanā. Tā, lai sīkam vairāk, ko darīt un editot un skatīties šos video, jāpafilmē tukšu stāvēšanu. Tā kā jā, mums priekšā ir 2 Bembi. Labajā pusē ir Paula ar savējo. Skatīsimies, kā viņai iet. It kā viss ir labi, bet baigi lēnām sanāk laižu starti, baigi ilgas tās tīkstāvis ir. Jo šoreiz ir cits un ir kas biķerniekos ir bijuši, viņi zina to betonu sienu. Un kad jālaiž uzreiz aiz betonu sienas un ir ko bremzēties, ka vairs nav garais aplis, jo tā viss atmetās un izbrauc to garo līkumu un tagad ir baigi straujā bremzēšana pie starta. Skatāmies, kā Paulai iet. Paula zaudēja. Jā, un atkal viena aizbrauc par tālu. Jā, tas ir. Jā. Tā ir, ka cilvēki nepaklausās, ko runā, kad šitais drag race nav tas, kas ierastais, kad ir diezgan strauji iebraucē, jā. Kas ta kupēja? Tas bija ko? Satraucās, ka tāds falšiņš ko? Ai! Kas tas bija iesācēja kļūdiņā? Vai? Bija satraucies, jā. Ai. Jābrauc servis parkā, jāizņem beļķis laikam un jānoņem spogulis. Nezinu, pirmā reize ir, ka man spogulis traucēja. Ir arī tādas reizes, jā. Ok, labi, aizbraucam nomest varu.
kā tev līdz šim? Ir ok. Es saku, šo sezonu ir nobraukts. Ir saprast, kāda spiediena vajadzīga riepām, jo tagad ir 4 starts izlaists, vairs nav, ka pārspolē un tad tikai otrajā. Tagad smāk ar to, ka... Bet, kā es arī savā kameriņā runāju, kad beidzot nav lietas. Jā. Ir sauss. Tā. Tas laiks sanāk par 3-5 pēmjiem skrieties. Un kā? Pops. Bet tad neviens nav standartā. Pastoties visiem interpolariem, visiem puslikiem virsū, tad ir. Bet viss kārtībā, sabulvēsim, iepūtīsim nos un tajā, lai tie 3-5 turās. Nevajag 3-5 nodirst, jā. Visu darīs, lai būtu ātrāks par mani, jā? Es jau nevaru tev zaudēt. Man jau ir mērķis vienkārši būt tev priekšā visu laiku. Būs grūti. Man pirms tam bija mērķis vienkārši braukt, izklaidēties. Tagad man ir vienkārši noturēt titulu, ka man ir ātrāks mašīna nekā tev. Būs grūti. Tāpat kā Dāvim ir mērķis noķert mani, tā man ir nepapist tev. Lai sabramzētos, tā kā tik pa īsu, es to nēmu iebrauju iekšā, aizpurēju, aizbraucu tālu. Jā, nevajag Tu prasīs? Jā. Kā ir tik ātri sabramzēties? Varēja sabramzēties? Varēja, jā. Bija labi, nebija tik traki. Un kā brauciens? 7,28. Cūki iet kā vajag? Jā. Riepas nestrādā šīs. Kāpēc nestrādā? Kāda vaina riepām? Polē viņš viņam. Kur kormorāna sports? Viss atpakaļ pie draga radiāls. Es sapratu, nav jēga. Daudz tās ir tālīgas likas, visas tur maņi mēģināja. Bet vienmēr pārliecināju, iedomājies mani. Jo tev vajag pusliks. Nā, Ventspilī, kā bija? Arī bija sliktāk. Sliktāk, Man jā. iegās tikai startā. Bet... Es it kā viņām dabūju labāko 0-100 vispār, 3-2. Bet es nevaru atkārtot to mērījumu, respektīvi viņš uz vienu kaut kādu konkrētu sagumu vienā temperatūrā to izdarīja. Un tad, kad es tagad mēģinu konstanti braukt, viņš nespēja konstanti braukt. Tagad 3,55, 0-100. Respektīvi, man ar tām 15 vienmēr bija 3-4. Kā ir uz gariem posmiem? Arī sliktāk. Arī sliktāk? Jā, 120 par 0,2 sliktāks. Viņš visās iespējamās Tad jūs zināt kormorāna sporti? Kormorāns nav, draga radiāls. Es likšu vienīgi vēl lielāk izmērs mēģināšu, lai otrajā satiks. Lai var labāks laiks. 2,5 runāja. Tā viņiem vajag. Viņš skan bēdīgi. Jā, viņš skan tā kā pēdējā vasarā. Tā kā viss 2,5. Jā, 3,6, jā, bet tā bišķi motors. Kā braucās? Vienreiz tik izbrauc. Vienreiz tikai, vai tad nebija 2 reizes? Nē, vienreiz. Pret Bemberu. Un? Papis. Kā ir sajūtas, kad jābremzēs tik ātri? Esi pārveikt Tagad pret to? Laiž Tagad apkārt? atļauj, jā, braukt apkārt. Okay. Zēdis. Man vajag tagad uzskrēties ar, kā viņi sauc? Paulu. Ar viņas bēm. Rezultāts jāizmē. Kā ir zaudēt meitenei? Normāli, nav jau pirmā reize. Bet vienreiz uzvarēja? Vienreiz jā. Ventspilī. Ventspilī, jā. 400 metri. Bet viņai bija vēss. Es jau tagad pret vēl vienu meiteni braucu arī. Jā? Arī papis. Tā viss ir normāli. Bet tā tad meitenes piedalās un brauc labi, ne? Jā. Veiksim tev. Jā, paldies. Tev jānofilmē šitais ir obligāti. Es teicu, man nav kameras, ja? Bet tev šis jānofilmē, es raužu falšajā. Pirmā dzeltenā ir mana. Es eju prom. Viņam 5-2. Klausos priekšē. Es skamošu viņu. Es teicu, man kameras nav, sapratu, tev jāuzfilmē. Es teicu, es jau nefilmēju. Man ir vēl jādabū GoPro var ielikt salādā tev ātri. Nē, būs labi, normāls jau pietiks. Nefilmē tikai egli, ja? Igūru. Tā, lai tev auģiks priekšā eglē. Ja kas viņš nogulēja? Kā melnie dūmi arī neredzēs. Jā, es darīšu visu, ko es izdarīju. Nos līdz galam, jā, cik vien var.
Būtām, kad nav pilna, bet ir kā ir. Paskatāmies, par ko viņš skriesies. Ātrākais Audi Latvijā vienkārši. Kosmos. Palaidām. Tomēr ir. Pret šo viņš skriesies. Šis ir kaut kas neiedomājami ātrs. Es domāju, ka ir ļoti skaļas fona trokšņi, tāpēc jau mikrofons iet sarkanajā, bet nu ko padarīt. Man nepalīdzēja. Jā. Kas jums tur notika? Kas viņam? Abi salūdz. Baigi dos Es vēl idiots paņēmu falštaru. Varēja bez falšu uzvarēt viņu vienīgi. Jā, varēja. Nevajadzēja falšu ņemt. Jo es galvenais skatos vienkārši tādu baltu džeka vienkārši tiedās aizmugurējā rati. Viņam saspolēja? Jā, viņam aizmugurējā ratījās priekšējā netiedās. Saku, tā bija mana iespēja. Labi, neko, būs cits, ne? Jā, nekur pret viņu skriesies. Jā. Otrais saplīs ir. Viss pēdējais kārtu brauciņš ir. Ok. Bet šīs arī ir naidīgais, vai ne? Nu jā, citai kārpa ir. Sezona tāpat beidzās. Jā. Griez vaļā. Jā, griež arī vaļā, vai ne? Redzat, iet pagaidām ļoti labi. Ļoti žēl, ka es nevaru savu BMW piedalīties, es ļoti gribētu pats teikt. Jo būtu forši salīdzināt, kāds viņš man bija stokā un kāds viņš man ir pēc tam. Bet, to gan jau ar Dragiju izmērījis pirms taisīs jauts upgrades viņam. Jā. Tā, nākošie braucieni esam klāt. Tikko redzējām, kā divas kupējas skrienās, bet divi pret kupe. Gan jau Sīkais vispār nefilmē šodien. Stāv staigā apkārt runājās, neko no malas nefilmē. Tagad, jā. Ok. Tā, ko mēs esam? Mēs esam par Paulu šoreiz. Gaidām kupējas tajā galā, kamēr viņas atbrauks laikam atpakaļ. Jā. Uzbraukumu nav. Viņš tāds mierīgs, foršs, tāds čiliņš. Vakars ir foršs. Kā jau teicu, sen jau bez lietas. Patīkam. Tā viss kaut ko apstādināja. Kaut kas nav. Laikam Megle apstājās. Kāpēc tā? Kas te notiek? Tomēr man nebūs par Paulu. Tikko aiztriec vienu mājās. Kāpēc? Kas ko kā? Izstījās, ka rādīja, ka nav bikšu. Kāpēc viņa aiztriec projām? Pareiz jau vien ir. Nu jā, viņš bija šortos, tāpēc arī aiztriec mājās un viss. Tā kā jā, ja jūs braucat, izlasat noteikumus un pildat vienkārši elementāšu prasības. Varēs salīdzināt, kā ar Bračku brauks. Šitam 35. motors arī iekšā. Es jau esmu uzbraucis par cīko. Viņš nevarēja man noķert, bet viņš jau ir stokā pagaidām. Jā, bez stokā nevar. Mēs arī esam braukuši, mums arī nevar stokā. Jā, bet ja tur ievar kaut ko galīgi nesanāca. Kaut ko viņi te sazīmējās, sakūpinājās un tā arī nospolēja. Kaut kā viņai tas launch galīgi nesanāk.
tīri burnautu taisīt. It is what it is. Labi, mēs stājamies par BMW, kā jau dzirdējāt, 3.5 dīzeles čipots, pilnpiedziņā, 8 kp gaņo un tā tālāk. Tas, kas sīkiem ir jābūt uz zirgiem aptām. Tas, kad sīkam bunžu vieglāk, cik tā kupē. Saķēra man. Labi saķēra. Iespaidīgi. Labi iet. Ok, labi. Nebija tā, ka man bija sūdīgs starts vai ko. Jā, labi. Būs ko darīt pa ziemu, ja, būvē? Nav jau variantu. Es varu verbulēt? Jā, vai? Tātad, man jau ir bail. Es nemāku uzvilkt kasku. Ja kādam ir pamācības, kā uzvilkt kasku, lūdzu dodiet man ziņu. Es verbulēšu pilnīgāko figņu, jo tā parasti man te tas tā notiek. Mana lielākā problēma ir... Bet man jau nav mikrofona. Jā. Man lielākā problēma kā tāda ir reakcija. Tagad skriesies divas meitenes. Gan vienā mašīnā, gan otrā ir meitene. Man liekas, ka man vajag spolē. Šajā variantā es varētu ielikt sportiniekā. Un aiziet šitā. Un mēģināt šitā cimdiņu. Ar ko man ir? Ar kaut kādu Volvo. Bet nepardzīvošu podziņu ciet. Mēs liekam Sport Plus, jo tas nostrādā baigi hujovā. Nav tie vārti vaļā. Nu kā bija? Nospolēja? Nē. Tāpēc, ka es tagad neliku sportiniekā, bet viņš man es ieliku sportiniekā, nevis Sport Plusā. Viņš man nespolēja, bet viņš man nepārslēdzās tik smuki, kā vajadzētu. Nu viņš stāvis laicīgāk. Un zamāk. Tā būs jāliek Sport Plus tāpat. Jā. Sūdīgs rezultāts, bet nenospolēt. Tad es labāk nospolēju un cenšos nenospolēt. Un aizlaižu ātrāk. Pagad, cik daudz tu gāzi turēji? Reizi miedzi, ja? Nē. Nu, tagad man tajā Sport Plusā vēl mazāk ir tā kā jāieto tā gāzi un tad jālaiž. Man jau smadzenes dažreiz atslēdās braucot. Nu, tādā ziņā tev ir tāds, kā tik uz priekšu. Jā. Ja galvenais jau, ka labi, tur bišķi nesagāja to driftošanu tur, bet nu... Es nekad neesmu driftojis ar šo mašīnu, nekad. Ja pamēģināt, labi iet. Jā, nu, ziemā es nemēģināšu. Kristaps. Jā. Grauž to Sport Plus, tad tikai atkal vienkārši bez... Mierīgāk mēģināt uziet. Tā vispār nebija, vienkārši smuki paņēmās starts, vai? Starts smuki paņēmās, jā, bet pēc tam aizgāja sūdīgi. Viņš ļoti sūdīgi man kaut kādā vidū pārslēdzās ļoti. Vienkārši viņš slēdz laiks, viņš slēdz zemāk, tev vienkārši vajag tālāk griestiņu, vai? Ja par šitiem domā uzmaukt? Nu, ne, vispār ne, to vienkārši tikai automāts. Nu, jā. Labi, man jāpabrauc uz priekšu laikam. Jābrauc.
Kur Auģiks palika? Neredzēja? Auģiks kurš? Kristaps. Viņam kaut kas savus. Nē, viss. Tev arī? Man arī kāru. O. Zato cūka vienmēr iet. O tā vienmēr iet. Lai arī kas. Un Paula uzvarēja. Nu, tur starts abjām bija diezgan tāds bēdīgs, teiksim, godīgi, bet, Paula uzvarēja, kas ir. Nu, priecē, protams, forši, ka savējie uzvar. Protams, mums tā arī kur ir moči. Tā kā šeit ir ko redzēt. Karoči, es visu sapratu. Es vinēju gan Ļoļiku, gan vinēju RS Diagnostics, jo Chase is a race, es tikko izdomāju. Viņi man Jo es biju šokā, ka tu RS vinēji. Jā, tā kā viss šitas ir Lucky Dude, Chase is a race, un mēs paliekam pie tā. Man tā vieglāk būs šodien gulēt. Nu, kaut kādu sneak peek var iedot pa Python. Sneak peek kādu? Nu, nezinu, Ventspilī tā izrādījies, bet, nu, vēl jābūvē, vai ne? Jā? Finansējumu vajag. Vajag sponsors, ja? Vajag sponsors, jā. Sponsori nav. Nu, kaut ko lēnām sačipinās. Būs mēmi, ja? Mums tāds arī. Jā, kā arbu risinās. 8 HP? Liks 8 HP, Nu, jā, jā. protams. Viss, beidzot tā brīdi piedās, ka es puses novēru. Mironis izšķīt priekšā. Nu, skaidrs. Un beidzot, es pirmo, galvenais, ka nevis pirmajā atcirtot, bet otrajā. Tāpēc es teicu, ka es sāku just Mironi, ka sāku stūri bišķi raustīt. Labi, nav liela bēda. Būs šemīt jāizvalk, darbi jāizvalk. Labi, ka tā vēl. Nu, kādās? Tas ir autosports. Jā, tās puses, tas jau nav nekas tāds. Es jau zinu, ar ERA 15 eiro jauna puses lietot un viss lētāk nekā Miroņas mainīt, tur mainīt vēl visas puses. Jā, tātad skaidrs, man šodien ir viss. Droši vien vajag paņemt tavu Auģiku, atbraukt, aizvilkt līdz tehniskam parkam, beņķis, celikt, visas matas, sākt vākt kopā, visu. Jo arī dragreis iet uz beigām. Nu jā. Jā, nu šodien ir tāda interesanta diena bijusi, teiksim tā, vai ne? Es neesmu piedalījies, ir daudz citu cilvēku, daudz šoferu. Tā kā... Kā man viens leids teica? Kas tā salūza? Priekšējais Mironis izšķīt. Pumpa dūza nāhuj viņu. 15 eiro jauna puses ERA un aizies. Nu, kā Strakstavač, jā? Nē, ko Mironis. Tā kā jā, ir bijusi diezgan laba diena, es uzskatu, vēl nav nekas beidzies, bet nu... Es nezinu, cik daudz kas safilmēts, Paula kaut kas ir mans droši vien. Jā. Sezona ir beigām, jā, man ir galva, sākam būvēšanas sezonu, viss pasāds sabūvēts, uztaisīsim tur varbūt maz atskatu, kas ir pasādi notiek. Jā, vajadzētu. Sakojot līdzi, būs jauni video, mums ir bišķi laika trūkums, bet es domāju, mēs visu safilmēsim. Jā. Tā kā es gaidat jaunas video un... Tiekamies nākamajā video. Iečko Redpārt jauno mājaslapu, baigāt, viss baigāk. Es jau video sākumā tev pateicu, bet tu vēl lietas atgādājis. Palieku skādi jau nebūs, jūs jau zināt mūsu draugus, jā. Labi, mēs sākam rīkoties vēl manējo servis parku paši mājās. Garš vakars mums vēl priekšā un piekās. Da. Čau!